Esiet sveicināti 3. namējā kausa izcīņas apskatā. Nu jau play-offi startējušas visas 9 Olibet entuziastu hokeja līgas divīzijas, un šī nedēļa ir bijusi patiešām aizraujoša. Erst Finance elites divīzijā notika pati svarīgākā spēle Sportslux un Marels Bulve komandā. Nepietika ar to, ka sērija ieauga līdz 7. spēlei, arī šī spēle pamatlaikā noslēdzās neizšķirti, kad katra komanda guvis pa 2 vārtu gūmiem. Uzņem ātrumu un kļūdās! Uz Sapoņčiku piespēl! Vārti! 2-2! Bullīšos 9 reizes vārtsargi paliek nepārspēti. Savukārt ar 10. metienu Aleksejs Širokovs iepriecina komandas biedru. Vārti! Tas arī viss! Un nodrošina vietu namējā kausa pusfinālā. Tikmēr pirmo pusfināla spēli ir nospēlējuši Wolf un Trimenta Traktori. Viņu pirmā tikšanās vairāk notiek Wolf komandas vadībā un ar uzvaru ar 4-2. No šīs spēles izcelsim Wolf otro vārtu gūvu, kas varētu būt viens no skaistākajiem šajā namējā kausa izcīņā. Piespēle Cīkam! Vārti! E2 divīzijā par namējā kausa cīnīsies 4 komandas. Gan pusfinālu, gan finālu katrs pāris aizvadīs līdz 4 uzvarām. Pirmajā mačā Ice Wolves izdevās izvirzīties vadībā un kontrolēt spēles gaitu, lai atnestu pirmo sauso uzvaru. Rotas Melior celtnieks komanda. Abus vārdus vilkiem guva Nikita Krilovs. E3 divīzijā Taurus komanda izbraukt un spēlē pie Ogres ledus brāļiem, spēja atrast atbildi uz pirmajā minūtē Dāvis Zundas gūtiem vārtiem un bullīšos Taurus 2 reizes pārspēja pretinieku vārts, ar ko arī pietiek, lai svinētu uzvaru pirmajā spēlē. E4 divīzija. Svarīgu maču nospēlēja Santeko komanda, kuri atradās neapskaužamā situācijā. 2 reizes zaudējuši rangā zemākiem Garkalnas Patriotiem. 3. spēlē Santeko spēja gūt vārtus gan 2., gan 3. periodā, kā arī uz saviem vārtiem nosargāt visus 10 Garkalnas mēģinājumus pārspēt Markeviču. Izcilu atbildes pirmās spēles zaudējumu spēja sniegt Aizpulžas E4 komanda, kas ar 4-0 pārspēja Pafbet komandu. Gribam izcelt pirmo vārtu gūmu, kur Aizpulžas numur 40 Kirills Pencils un numur 92 Roberts Dzenis izlaužas divatā pret vārtsargu un eleganti izvirza komandu vadībā. 3. spēle 10. marta vakarā Pafbet komandai ātri izdodas gūt pirmos 2 vārtus, un tas arī pakāpeniski aizved līdz 2. uzvarai pār pretiniekiem. Ar 2 vārtu gūmiem izcelsim Mārtiņu Bērziņu. Tāpat atbildi arī snieguši Tulkumu brāļi, kas 2. spēlē 1. periodā jau bija panākuši 5-0 vadību, un kopā par Mego vārtiem meta 38 reizes. Uzreiz nākamajā dienā Mego komanda pēc šīs agrāvas devās uz Tulkumu, kur piedzīvoja vēl vienu brāļu dominanci, jo mājnieki atļāva tikai 4 metienus pa saviem vārtiem, kamēr paši realizēja 3 no 26 metieniem, panākot sērijā jau 2-1. Vēlamies izcelt E4 play-off līderi Sandi Dārznieku, kas jau sakrājas 8 punktus. E5 divīzijā notikušas 8 spēles, šobrīd jau ir zināmi 2 pusfinālisti. Pirmie no tiem Šamans komanda, kuri izsmēja EHL prognozes, ka sērija varētu ieilgt līdz 5. spēlei, uzvarot Rīgas 3 no 3 mačos. 2. spēlē Šamans izcīnīja uzvaru ar 2-0, tad šo vārtu gūmu ir jāizceļ un jāatcerās uz ilgu laiku. Jurijs Kulikovs eleganti. 3. spēlē beidzot Rīgas bija sākuši gūt vārtus, tad Šamans pēc izciliem 2 periodiem iepriecina visas dāmas sieviešu dienā, noslēdzot spēli ar 3-2 uzvara. Otra pusfināls būs Ārtā Ābolī, kas piedzīvoja īstu drāmu gan 3., gan 4. spēlē. Abas spēles aizdot līdz bullīšiem. Meža brāļiem patiešām bija cerības panākt sērijā 2-2, it īpaši brīdī, kad pēdējās minūtēs izlīdzināja pamatlaika rezultātu. Un bullīšos, kad Ģirds ķierpē pārspēja Rozentālu, taču no sapņa par pastrīšu uzvaru pamodināja Rolands Āboliņš, kas guva uzvarošo bullīti un ieveda zelta medaļnieks pusfinālā.
Ar tābo pretinieks būs vai nu Radeks Ķengraks vai Rupuči. Arī viņiem bez bullīšiem neizpalika trešā tikšanās. Trešajā periodā un bullīšos viens no Ķengraku varoņiem, Andris Blēdels. Tieši viņš panāca 2-2 pamatlaika beigās un guva uzvarošo bullī. Jāizceļ arī abu vārdsargu darbs šajā duelā. Zvaigznes un Dzinters. Abas komandas pa vārtiem met vienlīdzīgi daudz, taču Zvaigznes šoreiz ir pārāk. Kopā gūstot 4 vārtus un panākot sērijā 1-1. Trešajā spēlē Dzinters atkal brauc ciemos uz Ozolnieku ledus kaulu, kurā acīm redzot aura ir viņa pusē, jo trešā perioda beigās viņam izdodas izlīdzināt spēli un īsi pirms beigām ar veiksmīgu atlēkušo ripu izcīnīt 2-1 uzvaru. Tāds pats rezultāts arī sērijā. E6 divīzijā esam noskaidrojuši pirmos pusfinālus, un tie ir hokeja klubs Haoss. Haoss komandai 12. sezonas pauze ir nākusi pa labi, un ar patiesi jaudīgu enerģiju viņi 4 spēlēs ir pieveikuši spēcīgos Zemgales Aļņus. Trešo maču ogrē Haoss sagrāva Aļņus ar 5-0, un tas ļāva nonākt vienas uzvaras attālumā no pusfināla. Vēl pajokam sociālos. Pēc gara ceļa no Ogres uz Jelgavu viņiem izdevās izcīnīt vajadzīgo uzvaru piepildītajā hallē. Aļņi divreiz iepriecināja savus fanus, atspēlējoties no 0-2 uz 2-2, taču Haoss uzbrucējs Atis Stāstnieks realizēja vairākumu un atnes sērijā uzvaru komandai. Tikpat interesanti klājās arī citiem pāriem. Tukuma brāļi 2 uz pirmajiem Vikingu vārtiem atbild ar 5 vārtu guvumiem, no kuriem 3 realizē slavenais duo Markus Vīksna un Gīns Sponē. Markusam Vīksnam pirmais 13. sezonas hat-trick. Tukuma brāļi 2 šobrīd ir vienas uzvaras attālumā no pusfināla. Ūsiņš uzsākuši savu atgriešanos play-off ar 2 uzvarām pār Ledusvečiem. Pirmajā spēlē Ledusveči tikai 3. periodā atlauža Ūsiņu vārdus, taču tas bija jau par vēlu. Atbildes spēlē nekādu dižo atbildi neizdevās sniegt, jo Ūsiņš spēja ielādēt 5 vārdus Ledusvečiem un ir nonākuši vienas uzvaras attālumā no pusfināla. Kā 4. E6 pāris Priedaine un hokeja klubs Moltona šodien tikušies 2 reizes. 8. martā Priedaine izcīnīja minimālu uzvaru ar 2-1, taču vissvarīgākā cīņa notika 10. marta vakarā, kad Moltona spēja atspēlēt 2 vārtu deficītu un aizvest spēli līdz pēcspēles metieniem. Desmitiem skatītāji piepildītā Daugavas hallē Priedaine turpināja iesākto uzvaras gājienu un ar rezultatīvu 3. bullīti noslēdz sēriju, iekļūstot pusfinālā. E7 divīzijā šodien vien 3 gūti vārti 2 spēlēs, taču ar to arī bija pietiekami, lai noskaidrotu vēl 2 pusfinālistus. Briedis komandai neizdevās realizēt pārsteigumu, un viņu 5. spēles comeback sapnis apstājas pie Baronovu sargātiem vārtiem. Kargo paliek uz 0, un Iļas Ladzēvskis gūst vienīgos komandas vārtus. Tiek atvairīti visi 13 metieni pa Kargo vārtiem un izcīnīt namējā kausa pusfināla biļeti. Kargo servis pretinieks būs Ulrieks Spingvini, kur spēja pielikt punktu sērijā 4. tikšanās reizē ar Pagani. Un metiens iziet, bet ne pa vārtiem. Un ir vārti! Kamēr abas komandas jau sāk gatavoties bullīšu sērijai, Ulrieks Pingvīniem tomēr izdevās iepriecināt gan klātesošos fanus, gan arī komentētājus. Paklausieties emocijās. Un Tumānos? Labs metiens ir vārti! E9 divīzijā esam noskaidrojuši pirmos 2 pusfinālistus. Patriot 3 komandai pietika ar 3 spēlēm, lai pieveiktu Frozen. 3. spēle bija pilnīgi Patriot kontrolē. Patriot ātri sāka ar 2 vārtu gūmiem. Frozen Ilzei Apeltonai Skarnelei izdevās panākt 2-1, taču tie arī bija pēdējie Frozen komandas gūtie vārti šajā sezonā, jo Patrioti izspēlē vēl 4 ripas pāri Rēzijas Veronikas Laumans vārtu līnijai. Paldies Frozen komandai par neatlaidību un ar prieku apsveicam ar pirmo sasniegto namējā kausa izcīņu.
Patriotu pretinieks būs Hokeja kluba Ķekava 2, kas ar 3 play-off spēlēm līdz šim ir ielaiduši tikai 1 vārtu. Trešajā mačā Priedeņas vārdsargs Gurnovu viņu pārspēja 6 reizes, kamēr Ķekavas Kazlovskis svinēja sauso uzvaru. Otrā E9 divīzijas zarā pirmās vietas ieguvēja LNL Labais krasts jau bija gatava startēt pusfinālā, taču Vēla kalpi vēl nav ļāvuši aizvērt durvis. Trešajā mačā piedzīvojām vairāk kārtēju vadības maiņu, taču trešais periods aizgāja par labu Vēla kalpiem, kur Oskars Namiks un Normunds Ošs otros vārtus savā spēlētāja statistikas ailītē. Regrants komandas pavasara brīvlaika plāns sabojāja Lielups juniors, jo 5. marta tikšanās bija Regrants komandas lielākais zaudējums 13. sezonā. 0-4 pret Lielupu mums parāda, ka nekas patiešām nav beidzies. Lielupa patiešām parādīja, ko nozīmē pārorganizēties un saņemties. Kur vēl pie sērijas 0-2 rezultātu var sagaidīt 35-8 metienu attiecību. Tas ir kaut kas unikāls. Pirmā vieta neko nenozīmē, un arī 8. vieta nav peļama. Playoff viss sākās no nulles, un kamēr nav atskanējusi sirēna, nekas nav beidzies. Galvas augšā iedzinējiem, un lai veiksmīgi visiem nākamā namējā kausa izcīņas nedēļa.